Šoreiz saruna par spēku, izturību, mērķtiecību, arī biedriskumu un draudzību. Kas ir spēka trīscīņa powerliftings? To intervijā stāsta Latvijas junioru čempions un vairāku rekordu īpašnieks Mārtiņš Jurkāns. Kas ir spēka trīscīņa powerliftings? Spēka trīscīņa sastāv no 3 dažādām disciplīnām, kuros ir ietverti vingrinājumi, kas pierāda lielāko muskuļu spēku, kur, protams, ir izmantot lielākie muskuļi kā kājām, mugura, vēdera press, tās arī rokas, pleci. Pārsvarā visu, ko var uztrenēt, tas palīdz kādā no disciplīnām. Tad šīs disciplīnas ir pietupiens ar svaru stieni uz muguras, spiešana guļus un vilkme no zemes. Tie ir viena no vingrinājumiem, kas tiešām parāda visa ķermeņa spēku, ne tikai kādu, piemēram, ķermeņa augšdaļu vai tikai kājas, un tas iekļauj pilnīgi visu, un tu nevari būt labs šajā sporta veidā, ja kāda no šīm disciplīnām tev iet ļoti švaki vai vispār neesi trenējis. Kas tavuprāt, piesaista šos jaunos entuziastus trīscīņai, kad aizvien jaunāki un jaunāki cilvēki piedalās? Es negribu noneicināt nevienu citu sporta veidu, protams, bet šis ir viens no tiem, kurš iekļauj gan ļoti spēcīgu fizisko sagatavotību, gan arī stratēģiju, kur tu nevari iet un vienkārši celt stienu uz dullo likt sāru. Tev ir jāsaprot sava celtspēja, tas, ko tu vari paveikt, ļoti jāapzinās savas robežas, un tad ir jāizdomā, kā šo spēku sadalīt, lai iegūtu maksimāli liederīgāko rezultātu. Cik būtiski loma trenerim ir? Es nemācēšu vispārīgi atbildēt, bet es varu pastāstīt, kā personīgi ir manā gadījumā. Es arī sāku pilnīgi individuāli ar draugiem iet uz zāli, un zāles treneris, kas pieskata vai netiek bojāta veselība, darbojoties ar trenažieriem un vai viss tiek daudz maz pareizi izpildīts, ieteicis man piedalīties sacensībās un aizbraukt uz Valmieru, kur arī ir tā spēka pasaule un tas klubs tā kā nobāzējies. Un tad es iestājos tajā klubā un, protams, tad uzreiz izaugsme bija acīm redzama. Treneris paskatījās, ko es varu, un no tā sastādībām programmu ieteica kādus vingrinājumus, un, protams, es līdz tam ne pusi uz tik daudz nemaz nezināju. Un pašam trenējoties, varbūt tu nemaz nepamani, ka kādu vingrinājumu dari nepareizi, vai labi, ne nepareizi, bet nepilnīgi. Tad atkal no malas kāds var, piemēram, tas treneris palīdzēt ieteikt kaut ko, un manā gadījumā trenerim ir bijusi milzīga ietekme uz maniem rezultātiem un uz sasniegumiem. Un sacensībās redzams, ja kaut vai pastoties video vai fotogalerijas, tās vecuma grupas ir daudz, kad startē gan jauns, gan vecs, ir pat vīri pēc 60, pat pēc 70, kas Latvijā nodarbojas trīscīņu, tad varētu teikt, ka spēka trīscīņu padara sīkstu un ļauj startēt līdz pat sirmam vecumam. Jā, ir ļoti daudz sportistu, kas sasnieguši 60 un pat turpina startēt pēc 60, un tāpēc es domāju, ka ja tu esi sportojis ar galvu un nepārforsējis un tiešām domājis līdzi savai veselībai un pilnīgi mierīgi. Ļoti daudz cilvēku, kas vēl joprojām sporto pār 60 gadu vecumam. Nāks strādāt šiem milzīgiem svariem, kā ir ar traumām. Viņas bieži gadās treniņos, sacensībās? Personīgi man nav bijusi nekāda nopietna trauma dēļ trenažieriem, dēļ tieši spēka trīscīņas. Protams, ir vilkmi taisot, bieži gadās nobrāzumi, kad stienas slīd gar kājām un visādi negadījumi var gadīties, bet tas ir jebkurā sporta veidā, un es domāju, tā iespējamība ir tieši tikpat liela, kā sastiept kāju futbolā. Runā par sacensībām, kā jums ir trīscīņniekiem? Jūs esat tomēr ir savstarpēji konkurence, bet tā kā draudzīgi šī kopiena, visi ir viens otru atbalsta? Jā, šie visi
trausmīgie buļļi, ir baigi sirsnīgie cilvēki, un visi ir lielākie draugi, gan pirms, gan pēc sacensībām, gan arī sacensību laikā. Viens otram izpalīdz. Ja kaut kas ir aizmirsies, tad aizdod ekipējumu, palīdz uzvilkt ekipējumu, un baigi forši. Sacensībās bieži vien dzirdēts, ka tur katrs varbūt pat var paprasīt, kādu mūziku viņš grib, lai fonā skan. Tur katram savu dziesmu, varbūt pat līdzi ir bijuši gadījumi. Tas ļoti palīdz, ka, teiksim, ir tavu dziesmu fonā. Personīgi man ļoti palīdz. Vispār ļoti liela daļa no tā, ko tu vari paveikt, tas atrodas galvā. Tas ir, kā tu noskaņojies un kā tu sevi spēj savākt rokās. Piemēram, man ir tā, ka treniņos es ar mokām ceļu vienu svaru, pēc 2 dienām aizēju sacensībām un ceļu daudz lielāku bez problēmām. Tas ir ļoti, es gribēju pateikt to, ka ļoti daudz, ko tu vari paveikt, tas notiek tev galvā. Varbūt ne visiem tā ir mūzika vai īpašā dziesma, bet katram varbūt tas ir savs knifiņš, kā viņš sev spēj savākt rokās un koncentrēties tam, kas viņam ir jāizdara, bet personīgi man atkal tā mūzika ļoti ietekmē. Tāpēc tās arī, ja ir kāds radinieks vai kāds no ģimenes tribīnēs un vēro sacensības, tas arī patiesībā ļoti palīdz. Negribās izgāzties viņu priekšā, gribas pierādīt sevi. Jā. Tad rudens ir klāt, un tā ir, kā zināms, aktīvākās treniņu sezonas sākums, ja tad beigās varētu tā kā novēlējumu cīņbiedriem. Protams, jau gribētos novēlēt katram pa medaļai, jo katram gribas pagozēties uz podesta, bet, protams, es gribu novēlēt iztikt šo sacensību gadu bez traumām, un, jā, lai izdodas viss ieplānotais.